Sea-Doo-Wake. Kam šis modelis ir piemērots? Trīsvietīgs motocikls, celtspēja līdz 270 kg. Tātad mēs varam uzkāpt diezgan daudz, jā. Pieņemsim tur 100 kg, viens 100 kg, otrs un vēl viens 70 kg. Nu, principā, par svaru varam vispār nereizēties ar šo moci. Pats stabilākais no korpusiem, kāds vispār ir pieejams. Jaudas 100 zirgi, 130 zirgi un 170. Dažādas jaudas ir pieejamas. Tātad varu atzīmēt to, ka ar 100 zirgiem mocīts ies kaut kāda 65 km/h, ar 130 zirgiem būs 80 km/h, nu ar 170 zirgiem būs jau 95 km/h. No plusiem. Varam ļoti sevi viegli uzfilmēt, ir dažādi stiprinājumi, nu, jāskatās, vajag jums vai nevajag, jā. Vēl no plusiem varu atzīmēt lielu cimdu nodalījumu, tiešām lielu var paņemt līdz padzerties, var ielikt tur 2-3 telefonus mierīgi un pat vēl vairāk. Varam mēs tur paņemt vēl, tur ir liels bagāžnieks, vispār bez problēmām. No plusiem vēl, uzkāpšana uz moča ir ļoti viegla. Tur ir kāpslīts, atliecot kāpslīti, mēs ļoti forši varam uzkāpt virsū un, nu, ļoti viegli viss pārdomāts. Krēsli krietni mīkstāk kā Sparkam. Tomēr šī vairs nav budžeta klase, tad viss jau ir pārdomāts, gan rokturi ērti, gan krēsli ļoti mīksti, gan tā braukšanas dinamika ļoti patīkama, bez vibrācijām, bez nekā. Tā, pa labi mums ir gāze, kreiso roku mums ir bremzīte, neitrālais, atpakaļgaita. Nu, tas īpaši baigi nav svarīgi izmantojums, bet, nu, ir tāda opcija. Spogulīši, nu, arī mēs īsti neizmantojam. Visā visumā gribu pateikt to, ka šis mocis ir vairāk piemērots ģimenēm un, nu, lielām kompānijām, lieliem vīriem, lielām sievām. Runājot par vilkšanu, pūšļu vilkšanu, slēpes wakeboards, ar šo moci vispār nav problēmu, runājot par vilkšanu. Vēl jau vairāk šis ir wake modelis. Var aizmugurē uzlikt tādu kā štoku, izvilkt viņu un varēsim slēpotāju, veikotāju izvilkt vispār bez problēmām nekādām. Ir arī iekšā programmatūra, kura mums ļauj, uzdodot pilnu gāzi, pakāpeniski izvilkt cilvēku. Tātad tas mums ļoti atvieglo visu lietu. Pūšļi velkamie var vilkt arī trīsvietīgo dīvānu, gandrīz vai nejutīsiet tur aizmugurē. Nu, jaudas ir gana daudz, te jau ir jautājums, piesardzīgi ir jābrauc, lai nesaplēstu pūsli, nesaplēstu kaut ko, kāds neizkristu ārā un, nu, tur jau ir jāpiesargājas. Visā visumā piemērots, kā jau teicu, ģimenēm un lielām kompānijām. Un tas, kas novērtē komfortu. Tā mēs šo mocīti ieteiktu.